Pasaules Latviešu amatieru teātru savienības rīkotais diasporas amatieru teātru festivāls Plats solis šogad notika jau 4. reizi. Šoreiz tā mājvieta bija Anglijas pilsēta Pīterboro. Festivāla dalībnieki ar savu enerģiju, radošo garu un teātra mīlestību 4 dienu garumā piepildīja nevien 2 pilsētas teātrus, bet arī majestātisko 900 gadus seno Pīterboro katedrāli. Lielākais diasporas teātrs sajiets tika atklāts katedrālē ar svētbrīdi, ko vadīja Lielu pasaulē Lielbritānijas un Īrijas apgabala prāvests elektus Imants Miezis, bet tā dalībnieku sveic arī Britu karaļnama pārstāvis Tims Sīls un Latvijas vēstnieks apvienotajā karalistē Juris Lots. Festivāla gaitā klātienē teātri no 9 valstīm parādīja 17 izrādes, kuras vērtēja gan profesionāli žūrija 4 ekspertu sastāvā, gan arī draugu žūrija un klātesošie kolēģi. Īrijas Latviešu teātris Sliedes šoreiz festivālā rādīja 2 uzvedumus – Baibas Gaigras režisēto Jāņa Jaunsudrabiņu piemina Latviju un Sandras Bondarevskas iestudēto Hermaņa Paukša lugu Princešu modinātāji. Tā žūrijas vērtējumā saņēma festivāla sudraba diplomu. Ekspertu žūrijā šogad darbojās 4 profesionāļi no Latvijas – teātra zinātniece Guna Zeltiņa, režisors, pedagogs un aktieris Herberts Laukšteinis, Leļu teātra galvenais režisors Ģirts Šolis un horeogrāfs un dejas pedagogs Jānis Purviņš. Festivāla piesātinātajā programmā līdztekus izrādēm bija iekļautas gan meistarklases, kur dalībnieki varēja mācīties un pilnveidot savas prasmes, gan tradicionālā jautrības un smieklu piepildītā izsole, gan diskusijas un arī izstādes. Vienā no tām varēja aplūkot fotogrāfa Guntara Līča darbus, 54 spilgtus mirkļus, kas iemūžināti iepriekšējo gadu festivālu Plats solis izrādēs. Šo festivālu, manuprāt, raksturo tas, ka šeit sabrauc cilvēki tie, kuriem ir svarīgi būt latviešiem, tie, kuriem ir svarīgi spēlēt teātri, tie, kuriem ir svarīgi satikt draugus, satikt paziņas un kopīgi darīt to, ko mēs visvairāk mīlam, uzstāties uz skatuves. Un es domāju, ka tas ir tas lādiņš, kas mums katram ir vajadzīgs, lai mēs varētu saglabāt mūsu latvietību gan uz vietas Latvijā, gan ārpusē dzīvojot un saprast, ka mēs esam viens vesels. Bilžu ir daudz vairāk no nometnēm, no 5 salām un kādiem vēl ne festivāliem, kur tās pašas sejas no dažādiem kontinentiem, no dažādām valstīm ir vienojušies kopīgai darbībai, un man ir bijis tas gods visus fotografēt, un tās bildes ir. Es viņus arhivēju. Tā ir mana misija. Es domāju, ka tāds liels vārds misija, bet jā, es tā domāju, ka tā varētu būt dokumentēt to, kas notiek ārpus mūsu zemes. Festivāla Plats solis mākslinieckais vadītājs Ingmārs Čaklais uzskata, ka šāda pasākuma organizēšana nav viegla, bet festivāla lielākā vērtība ir tā, ka tas stimulē dalībnieku izaugsmu un meistarību. Ir teātris, kas ir ļoti vājā līmenī, kad startē, un pēc gada, 2, 3, tu vienkārši redzi, viņš vienkārši ir pievilcis klāt ar savu meistarību, ar mērķiem, kurus uzvirza, un ar gribēšanu, ko var izdarīt, un ar ko var sasniegt. Grūtākais ir tas tiešām, ka mēs tā komanda saskrienāmies tikai burtiski šeit uz vietas dzīvējā, un tādas atsevišķas lietas ir ļoti, mēs esam pieņēmuši programmā ļoti plaši. Ir gan izrādes, gan meistarklases, pirmo reizi 10 meistarklases. Ja? Pirmo reizi tiešām jākoordinē cilvēki paralēlos pasākumos. Mēs video izrādes mēģinām iesaistīt tādam tiem teātriem, kas neatbrauc. Grūtākais ir šie te visi sīkie darbiņi saritmizēt, lai visur viss notiek. Kas nezin, mēs rekvizītus gādājam tepat uz vietas. Ja? Mēs tātad lūdzam vietējiem palīdzēt, meklējam iespējas, ja vajadzīgs, taisam rekvizītus, ja tā sacīt. Un to šīs te visas sīkās lietiņas sakoordinēt, lai tas būtu labā līmenī, lai tas būtu kvalitatīvi, tas varbūt ir grūtākais. Bet mēs tikām galā Stokholmā, tikām Bergenā un tiekam arī Pīterborā. Vietējās latviešu kopienas pārstāve, Latviešu kopienu asociācijas apvienotajā karalistē vadītāja Iveta Sūna, kura bija organizators Stiprais atbalsta plecs uz vietas Pīterboro, atzina, ka festivāla organizēšanas process nevienmēr ritēja viegli. Jā, es esmu iesaistījusies tādēļ, kad, protams, kad tu esi kā vietējais iedzīvotājs šajā pilsētā un tu zini cilvēkus, ar ko kontaktēties, un tu zini, ar ko runāt, un man kā organizāciju pārstāvim, es, protams, esmu
atpazīstama seja un cilvēki mani pazīst. Un, protams, tā uzticība un uzticēšanās ir daudz lielāka nekā, ja, teiksim, Ingmārs to varbūt ar Daci būtu darījuši vien paši. Cilvēki absolūti no malas bija, teiksim, kā atklāšanas ceremonija katedrālē. Tur bija savādāka attieksme, mēs daudz veiksmīgāk sastrādājāmies, jo viņi tā kā vairāk ir atvērti kopienām, un mēs varējām daudz veiksmīgāk vienoties un sastrādāties. Teātris varbūt viņš ir vairāk vērsts uz biznesu un viņi dzīvo no saviem ienākumiem, tad mums nācās daudz detaļas atrunāt. Visnotaļ viegli nebija, un es domāju, ka Ingmārs varēs arī pateikt salīdzinājumā ar citu valstu pieredzi. Droši vien šī bija visgrūtākā. Es gribētu, ka Plats solis tiešām kļūst par to vietu, kur visi diasporā esošie teātri agri vai vēl satiekās. Vienalga uz kādiem noteikumiem, kā mēs vienojamies, kā tas notiek, bet ka mēs to darām. Varbūt, ja to regularitāti nevar izturēt katru gadu, ja, tad varbūt ar laiku tas kļūst par reizi 2 gados festivālu, varbūt kaut kā savādāk, bet es gribētu, ka te būtu visi. Es gribētu, ka visi var parādīt savu labāko māksliniecisko kvalitāti, un es gribētu no šī izrietot, lai katrs teātris ikdienā justu to, ka viņi ir nozīmīgi tai mītnes vietā, kur viņi ir, lai viņi justu, cik viņi ir nozīmīgi Latvijai, tiem cilvēkiem, kas pārstāv Latviju jebkādā līmenī, un kad viņi spētu to pateikt viņiem, un tas būtu pietiekams stimuls arī tiem teātriem būt. Un katram teātrim es vēlu nepārtrauktu degsmi iekšēji visu laiku sevi dzīt uz priekšu. Festivāls Plats solis noslēdzās ar sirsnīgu un emocijām piepildītu apbalvošanas ceremoniju, kas norisinājās katedrālē, kur dalībniekus priecēja nevien saņemtie apbalvojumi, bet arī vietējo pašdarbības kopu sarūpētā kultūras programma. Vairāk kā 500 festivāla dalībnieku nu ir devušies savām mītnes zemēm, un festivālā gūtās atziņas un emocijas droši vien sirdī glabās un pārdomās vēl ilgi. Taču ikvienam no viņiem ir bijis kāds īpaši spilgts brīdis, ko noteikti gribējās paņemt līdzi uz mājām. Sajūta, ka tu esi mājās, sajūta, ka viens otru pazīst, lai gan tu pirmo reizi redzi cilvēku, bet tas gars, tas latviešu gars, kas dzīvo katrā ikvienā mūs tik ļoti vieno. Tā atmosfēra, tas siltums, tas mājīgums, kas dzīvo mūsos latviešos. Vispilgtākās emocijas no sajūtas bija tieši zviedru režisora Lugē, ko spēlēja Zviedrijas jaunais teātris. Un visvairāk man iespaidoja aktrise, kura nebild nevienu vārdu skatos. Es izjūtu tādas emocijas, ka man tiešām spalvas cēlās augšā, un es sapratu, ka aktieris var nospēlēt savu lomu, nepasakot nevienu vārdu. Un es uzskatu, tā ir ļoti liela māksla. Satikt visus, kas šeit ir. Visi tik laipni, man nenomā patīk tā, es negribu iet mājās. Šitā vispār Pīterborā es te gribu dzīvot. Es nezinu, es iemīlējos. Tos daudzos apskāvienus, tos pat nevis komplimentus, bet tādu emociju nodošanu caur vārdiem. Jo tie vārdi bieži vien nāk tā kā no sirds, un to tik ļoti labi var just, un laikam tas ir tas pats labākais, ko vispār var vēlēties, kad tu sajūti to otru cilvēku ar šo pozitīvo emociju. Un kur nu vēl labāk, ja tu esi viņam devis šo emociju, jo tu esi radījis kaut ko skaistu skatus, kas viņu tā ietekmēs, ka viņš tev grib ļoti pētīt. Tas laikam pats svarīgākais. Pašdarbība, protams, sākās ar iedvesmu, ar dzīves prieku, un tomēr ir pamazām jāsāk apgūt tie elementi, lai būtu arī gandarījums. Un šī atvērtība pret tematiem, stiliem, stāvēt līdzās, kā var teikt, neteikt tikai patīk vai nepatīk, bet kad var pateikt, es redzēju, tas man liekas ir milzīgs panākums no šī festivāla, ko mums tieši personiski mūs uzaicinot, mani dalībnieki ir ieguvuši. Tās sarunas neformālās, tas ir kaut kas. Ir forši dzirdēt visus viedokļus, un es ļoti gribu visus viedokļus dzirdēt, un man ļoti patīk, kad stāsta tieši nevis vienkārši tev bija laba izrāda, man gribās dzirdēt, kas ir jāaptumā, kur vairāk, man gribās vairāk tā kā
Varbūt, ka es neesmu, nezinu. Var sakot, man gribās kritiku dzirdēt, tādu labu, patiesu kritiku, bet es viņu gribu dzirdēt, lai es varētu sevi uzlabot. Man tas ir svarīgi. Emocionālākais man patika vakardien izrāde par Lāčplēsi, Pumpurs ceļā uz Lāčplēsi, kad izrādes noslēgumā, kas saka, Laimdotas Spīdu sāka sarunāties, un tas dialogs, tā dinamika, kas tur bija, tas bija kaut kas, wow, tas ir, to es ņemu jebkurā gadījumā uz mājām. Es aizvedīšu iespējas par to, ka latviešu diasporas teātris ir ļoti dažāds, daudzveidīgs, gan tematiski, gan ansambļu ziņā, pārstāvot visdažādākās paaudzes, sākot no pusaudžiem un līdz senioriem. To, ka tas ir ļoti piesātināts, daudzveidīgs, kā jau es teicu, teātris, kas tiešām dod tādus dzīvus impulsus, ko bieži vien profesionālajā teātrī ir grūti pamanīt. Man tas ļoti dod tiešām daudz svaigu iespaidu, pārdomu, gan profesionālā, gan cilvēciskā ziņā, un paldies par šo iespēju.